Nu, laba diena visiem puišmeitenes, jauns video, jauna diena. Nu, redziet, ir kanāls tam Igoram Bagirovam, saucās Evangeliev последнее время. Lūk, un tikko noskatījos viņa jauno video krieviski par Trumpu, kur visu pastāstīja, parādīja, ka viņš ir, nu, jā, viņš nav šis antihrists, bet kā Igors savā video izanalizēja visas tās līdzības un kas tur tagad Amerikā notiek ar šīm vēlēšanām un kas tagad tur briest un kā viņiem tur iet un to Trumpu izķidāja visas Trumpa runas, kā viņš tur pret Dievu, ko viņš ir teicis un ko viņš ir par Bībeli un par Dievu un nu, interesants tam Igoram bija tikko video, ja kāds krieviski saprot, ieiet, paskatieties, Evangeliev последнее время, ļoti interesantas lietas pastāstīja, parādīja, un Igors izstāstīja arī, un turpina stāstīt, kā un kāpēc ļoti daudz ticīgie pieņems antikristu, un ar ko antikrists tad paņems visus, jā, un kāpēc cilvēki nespēs tur, nezinu, atšķirt, un kaut kā tā, un, nu jā, un atkal Igora bēda un sāpe bija tā, kā es atkal dzirdēju, kur viņš tikko aicināja un stāstīja un teica, ejam sludinam. Viņš tur atkal iestādās un ielās un tādos tur atkal laukumos un tur un tajās pilsētās. Un kā viņš izteicās vienā vietā, tur laikam, kur viņš būs, viņam viens cilvēks ir uzradies par palīgu, kas tā kā atnāks tur līdzi un, kā es teicu, panest somu ar minerālu ūdeni un varbūt pafilmēt to evanģelizācijas procesu, ja? Bet pārsvarā neviens neiet, un tas nav, ka tā kā, nu, lai jūs saprastu, neklausa Igoru, ja, vai kā. Mateja evaņģēlijas, laikam, 28. nodaļa dod, pavēli. Jēzus ir pavēlējis iet un sludināt un darīt pat par mācekļiem vēl vairāk. Ne tik vien sludināt, bet darīt par mācekļiem, un tas ir sarežģītāk un grūtāk un ilgāk, un tas ir Jēzus pavēle. Un šobrīd nosauksim tā, pēdiņās ieliksim draudzēs, kādas visapkārt ir gan Latvijā, gan pasaulē. Neviens nekur neko no kanceles nesludina, tāpēc es teicu, ka zivs pūst no galvas. Un kāds ir sapujis pie kanceles stāvētājs, tāda ir sapujusi arī šī visa vieta, kas tur sēž un klausās. Tur nosauksim zālē, ja, tā kā, lai jūs saprastu, tas nav apvainojums, bet tā ir. Jo, ja kāds Latvijas mācītājs degtu par grēciniekiem un tā, tad viņš nesēdētu zālēs un nerunātu šitiem, te neļečītu šitos, kas var viņu uzturēt, kā saka, naudas maisu. Šobrīd, jāsaka godīgi, beidziet, neapmānīsim viens otru un neļausim apmānīties vai kā, jā. Taču lielais vairums šobrīd sludina, teiksim, tikai tās iztikas to finansu dēļ, vai ne? Kur tev ir kāds Jēzus, kur tev ir kādi motīvi, kur tev ir sirds sāpe, jo, ka paskatās baptistu, kā es teicu, arī baptistu dievkalpojumu nosaukumus, paskatoties baptistu mācītāju drēbes apģērbu izskatu, tad, kāpēc es tā saku baptistu, tāpēc, ka kādreiz, kad tur bija laiki, kad teicu, baptisti tie tur, tā kā vēl turās pie Dieva vārda, harizmāti, psihopāti, tur atgājuši, aizgājuši, tad vismaz tur baptisti, kas tur, ko tur, jā. Mīļie cilvēki, pastieties, es ar Jelgavas baptistu saķēros pie Garozes veikala par potēm, jā, tad saķēros pa potēm un aizstāvēja šis un bija gatavs tur ēst un dzert un ieņemt manuāli un verbāli un anāli un kā bija gatavs ieņemt šīs potes, un beigās izrādās Jelgavas baptistu draudzes gājējs, ja, jā, labi, par to varbūt sīkāk ar vēl kādu dienu, jo tur bija kašķis,
liels, un es pateikšu, kā tur viss bija un kas kā, bet, lai jūs saprastu, dēļ Covida potēm, kārtējais, kas aizstāvēja, kad ir ēdamas, dzeramas un, kā es teicu, ieņemamas visos veidos un lielos daudzumos, un jo biežāk, jo labāk. Tā kā es brīnos, kā Sātans to visu dara, bet redziet, tāpēc arī es esmu ļoti priecīgs. Jūs saprotiet, es esmu priecīgs par to, ka Dievs mani nav atstājis frontes otrā pusē, kur esiet jūs. Ja, jo ja es būtu ar jums jūsu pusē, tad nebūtu ne kanāls, ne tādi video, nekas. Mēs visi kopā aizietu novakcinētos, mēs visi kopā aizietu tur, kopā darītos to, ko jūs dariet. Bet es neeju pie jums, es neesmu ar jums, jo arī, kāds tas teiciens ir parādi, kādi ir draugi tavi, es pateikšu, kāds esi tu, jeb kas esi tu, ja? Tāpēc man nevajag tādus draugus, un Bībele arī saka, ka ir viltus brāļi, un jau tad sauca, tā kā viss ir kārtībā ar Bībeli. Bībele saka, taisnīgi tiesā, ja iztiesā, taisnīgi Dievs ļauj un liek, bet visu righteousness, jā, righteous, mums jātiesā taisnīgi, jā, visas lietas un mēraukla ir Bībele. Ja kaut kas ir pret Bībeli un nav pareizi un nav bībeliski, tad par to ir jārunā un jāsaka visiem un jābrīdina visos veidos, visos stūros, kā krievi saka, во все колокола, jāsit ir, jā, надо бить во все колокола. Tāpēc, jā. Un tāds finālā nobeigums vēl te par to, kad Igors skaidri un gaiši pateica Amerikā arī visas tās slāvu un kādas draudzes, kurās viņš tur grozās. Visur viņš teica, visiem interesē nauda. Jā, viņš saka, tur nav slikti, ka tu tur vari, nezinu, labi dzīvot, vai kā vai dzīvot, vai tā vai šā, jā. Bet runa ir par naudu, jā, jo, redziet, jā. Viņš ies sludināt un vienu ir atradis, viņš nosauca, ka viņš būs vēl kādās 5-6 vietās šīs dienās, ja? Un vēl par vienu kaut kādu vietu viņš nosauca, ja nebūs neviens, kas līdzi nāk, viņš neies, paliks tur, nezinu, mājā, brīvdienā, neies, ja jūs saprotiet, tad Dieva darbs stāv, ja, ir apstājies, vai neiet, vai sauciet kā gribiet, stāv, neiet, ir apstājies, ja? Lūk, tad Dieva darbs, šādā kondīcijā, šādi viss puišu meitenes ir un notiek un patiesībā nenotiek, ja, un vēl ko es gribēju piemest no sevis, tā jau arī ir, jo pastieties, ja es esmu, teiksim, savā kaut te darbā darītājs, un kā es vienu jau video teicu, es eju ceļos, būvēju, ciešu neērtības, strādāju, grābstu līdzinu, zālīti, gaidu, ka izdīgs un stādu, un sētiņas, un tūjiņas, un kur mulča tālumā ir, un dobes, un visu es daru, sākot no dārznieka, ja, beidzot ar ginekologa darbiem, es visas lietas, dzemdības, kā saka, viss, ja. Visas lietas, krieviski, umielie ruki, ja, vai kā tur. Visu māku, visu varu, jo dzīve vienkārši piespiež. Ja? Dzīve piespiež, nav kas atnāk, kas palīdz, kas izdara. Tad pats visu iemācies un dari un zini, kad izdarīsi. Lūk. Un tāpēc te arī es teicu, mājiņa, nauda metājās zemē, kādi man tie video ir, ja, ka 1000 eiro dodu katram, es jau iedevu padomu, paņēmu aizēju savai omītei, nopārdod māju un atnāc pie manis un dabūsi štuku, ja. Kur tad ir tie visi mazdēli? Bremzes, mūsdienās ir bremzes, aug omītēm un mammām un kam visiem aug bremzes, saproti? Pa to laiku varēja sen saviem 10 radiem ietirgot, notirgot, un tev būtu jau 10 štukas, jā. Taču visiem ir radinieki un draugi un viss, jā. Tev jau nav jāsaka, ka tev būs atkat štuka atpakaļ no anģus, jā. Aizēj, kas saka, kārtīgi omītei noprezentē, un omītei siekalas uzreiz, un tu saņemsi savu štuku, kaut kā tā. Tā kā puišu meitenes, jā, neviens neko nedara, tukša. Runātāji, muldētāji, slinki, kūtri un kaut kā tā visapkārt cilvēki. Ne Dieva lietās iet evaņģilizē nedara, ne rekur mājiņās, ne darbiņos, nekur neko, ja, un kaut kā tāda ir izaugusi, visā pasaulē, var teikt, tauta, un tāda arī notrulinājusies arī, kā saka, sabiedrība trula ir arī Latvijā, diemžēl.